Un hei, mīļie skatītāji, te neviens izskan KTV, ja Kristaps TV. Jā, es esmu tā Ventspilī, bet vēl ir, kas saka, palasiet jūsu video, komentārus, vēl arī TikTokā. Jā, es esmu TikTokā, baigi bieži aktīvs tiešraides. Un es zinu, ka jums besīši bija runāšana video, bet pagaidām, kamēr es vēl pie visu strādāju, daros, jums visu jāpaciešos. Tātad ar ziemu mēnesi, pirmais, kas mēs pirmais sākumu teiks, ar pirmo mēnesi esmu aktīvs YouTube tiešraidē, arī pie konkursiem būs aktīvāks un tāda garām. Nākamais solis. Kā es pasaku, man ir daudz jautājumu nācis no daudziem tiešraidēm, saiciem pa attiecībām, pa meitenēm un vispārējais. Jā, man tā visam arī nāk no jūsu puses, un man nav variants neatbildēt un ignorēt vai ko tam līdzīgi. Tātad pirmais, ko es vēlos pateikt, ir to, ka attiecības var dabūt, ja pats vēlas, bet pašam var jāmeklē, jo attiecības paši atnāk. Tas ir viens. Jā, es esmu tāda citādi ģērbis, es man cits ģērbšanas stils, man ir krekls, džins, un esmu tā, tas vajag meiteni interesē arī, protams, cik es zinu. Bet jā, runāju pa visam attiecībām, runāju pa visam mīlestībām un visam pārējais. Tad es pirmais jautājums, es gribu atrast attiecības, kas jums jāizdara, vai jūs vispār atrast. Jums jātiec mīlestība un jāzina, ko vārds mīlestība nozīmēs. Nevis tikai, es esmu meitene, es viņu mīlu, jūs pat nezinu, ko vārds mīlēt nozīmēs. Un tā ir tas cilvēku problemātiskais kļūdas, ka jūs nesaprotat, ko tas vispār nozīmēs. Nākamais solis. Attiecības, baigs godīgi, tušņies vēl viegli atrast, ja tu baigi tušties, kā es tā arī atrastu savu daļos, bet nezinu, cik ilgi, tāpēc, ka es var mainīt, un man nāk un iet, un es tikas vienmēr ļoti saku līdzi, zinu, ka man tas attiecības ir, nav. Nevar es domāju, sievietes aiziet, pašvainīgi. Bet jā, pateicību runājot, ja viss ļoti elementāri viegli var dabūt, ja pats sev arī uzticies un arī ciena. Tas ir pats galvenais, un otrs, arī pavērojot pēdējā laikā no manām, draudzenes pusēm, jā, man ir arī draudzenes, draugi, un es skatos no draudzenu puses, kad nedēļa laikā 3 draudzenes var izšķirt no savam vīriem. Un es pameklēju informāciju no viņām, no citām draudzenēm, kuri vispār ir brīvs, kuri ir bērni, vispār. Es pajūtīju šādās jautājumus drīņi, un mēs saprast, kāpēc meitenes izšķiras no čaļiem, kāpēc čaļi izšķiras no meitenēm. Un to jautājumu es ir daļai atkodis, un es jums pateikšu tikai vienu. Tikai fucking vienu lietu. Meitenes, tas attiec uz jums, neesiet naudkārīgi un neesiet māju, mašīnu, visu šī lietām, neesiet kārīgi. Jo jūs, vajag tā, jūs vēlas daudz, jūs kādreiz ir pajautājuši, ko mēs, vīrieši, džeki, paši vēlas. Jūs ir kādreiz to pajautājuši. Jūs ir kādreiz to padomājuši, kā mēs jūtamies, ko mēs vēlamies. Mums neinteresē ne nauda, mums neinteresē ne māja, mašīna. Mums ir mīlestība, un plus to, ka mēs atnāk mājas, mūs vienmēr sagaida ar smaidu, nevis, ko tu biji pēc darba? Džēri, pisies? What the fuck? Nē. Tāds mums čaļi neinteresē, ja čaļi uzticām, cilvēki tam viņi uzticām, nevar viņi pārbaud viņu telefonu, jā, es zinu, ka meitām šo vēl vientas moci, čāls mājas, šis aizgāja ātrus to, vai zinu, jā, kāpš, esmu telefonu, varu kādu suķiem čaties. Un mēs čatojamies, un mums jā ir draudzenes, mums ir draugi, mums nevar aizdegt nečatoties. Tas nevar uz to, ka mēs krāpjam. Bet jā, sāks to, ka meitenes sāk mūsdienas paliek iedomīgas, aizies vēdā, tur ir sievas kafejnīs. Jūs baigi iedomīgas, jūs neaizdomājuši to, ko vīrieši čaļi dara dēļ jums, cik daudz cīnās dēļ jums, cik asinis uz sviedras noliek, tikai dēļ jums. Bet, ja jūs, es jums pēc tā salīdzinot, pēc jā, es ir 96. gada dzīves, es ir paskaties, zem 96, kas ir 80, 70, 60, 92, visi šie gadi.
Un tā ir mūsdienas attiecības no 2000 un uz augšu. Es jums pateikšu, ir 2 dažādi lietas, kas ar pirms ar 50 nevar salīdzināt. Kāpēc? Vecie cilvēki, kas ir 90. gadie laiki, 80 gadie dzīvi, mums nebija tādus laikus, tev ir jaunāks iPhones, kur tā jā. Jā, veikam man A14, veikam man fucking A20, un es par to lepojos, ka man vismaz var sazināties ar maniem, var sazināties gan priekšniecību, gan draugi, viss. Nav jābūt krutākiem. Jā, es zinu, ka krutākiem telefoniem bija tie 4G, HD, PD, kameras. Pofīgi, galīgi pofīgi. Uz to nav jāskatās. Tagad mūsdienas visiem meitiem interesīgi jaunākie moderni lietas. Suka kosmētikas, kas ir ziebļās vienkārši. Saprot, es būtu kosmētikas atgriezīšos, jā, bet uzreiz pasaka, arī sartus pēc kādreiz laika visi bija vienādi, gan Izraela bija vienādi. Telefoni bija vienādi, podzinieki, kas mums bija tādas slavenē laika, bija 310, Nokia 310, bija Siemens, kas vēl mums bija Motorola, mums bija daudz, kas. Tas pats ir vecie konsoli mums bija kādreiz. Un mēs attiecības, tie, kas ir vecie laiki, es viņu saukšu par 90 uz zem, es saukšu par PSS, jā. PSS laika, tad visi cilvēki. Viņa mīlestība, jo joprojām viņi tur, viņi neizšķirās. Un pazies tagad, mūsdienas, viņš šķirās. Kāpēc? Tāpēc, ka čonam laikam, cik tas trūks, peso, nav naudiņas kabatā, un reiz izšķirās. Ar jūs padomājiet to, ka cik vīrietis arī sev grib ieguldīt. Es esmu izšķīries, labi, es tādu atradu, nezinu, cik ielu būs atkal. Es izšķīros, esmu izšķīries, es nopirkšu krēklu, es nopirkšu drēbstus, es nopirkšu sev. Tas ir tikai viens. Tā kā attiecības ir, es jums jau paikoju, ko mēs šādi nesam. Mēs esam vienu to pašu maiku 3 vai 4 gadus, drēbes vien tas pats, ka mēs iedomājam visas sievietēm. Un tāpēc arī attiecības neveidos. Bet attiecības var dabūt tikai tad, ja viens otru ciem un neinteres tas, kas kuram vairāk. Kuram pirms lielāks, vai kuram pīs lielāk. Sorry, kā es var sākt, bet tā ir. Bet nākamais solis. Par kosmēniem, kas es atgriezīšos, ir tā lieta, kad man labi draugi, kas ir kopā ar savam sievietēm gadus 14, gadus 15, ir sāpīgi to dzirdēt, bet vīrietis nekad nav redzējis savu sievieti bez kosmētikām. Kāpēc? Jo viņi zina plus mīnus, kad vīrietis ceļās, viņi zina, ka viņš pamož vispārējais. Un kas ir pa lieti? Es jums varu pateikt, kas fucking pa lieti. Kad vīrietis ceļās, viņi zina kādu stundu, 2, viņi ātrāk piecēs, lai varētu ātrāk sakot sevi, uzkrāsoties un atķipa iet gulēt, lai vīrietis neredz īsto seju. Bet tās meitenes man pesi, ko jūs noslēpt? Paši sevi? Jūs var paskatīties, piecēties no rītiem augšā, nomazgāt seju, sakot sevi bez kosmētikām un iziet tādā ārā. Protams, jūs nevarat, jums vajag kosmētiku izcelt augstāk. Otrs, kosmētikas lietas, kas ir pa fiņām. Manam draugam meita, kurai ir 13 gadi, jā, jūs neprot, ir 13 gadi. Viņa uzkrāsojas. Viņa arī bijuši garā pa manim, ko es par to garumu, jā, bet tas ir daudz, kas sver. Viņa uzkrāsojas savus 13 gados. Un viņa fakti izskatās savus 20 plus gados. Tad jautājums, ko jūs darat ar savu dzīvi? Jūs ar kosmētiku bojat tikai savu ādu. Kas čaļam ir kosmētika? Es jums pateikšu, kas čaļam. Viņa aptāk uz garāžu, mašīnu, jāparēm eļļa, visu roku eļļos. Tā ir mums čaļa kosmētika. Mēs var seju nomazgat eļļa, mums ir vienalga, ja mēs nebaidas nosmērēties. A ko jūs? Jūs tikai vaidaties mums, eļļa, what the fuck? Negaši. Bet jā, patiesi runāju, man var daudz ko stāstīt. Ja kāds grib atrast attiecības, jums jāspēr pirmie soļi jāiet. Tāpat arī meitenes joprojām sēž meklē internetu, Tinderi, Huibindo, Banglakarašu, visu šis šurēs mājaslapu. Jūs meklēt puiši. Kāpēc jūs nevar piecelties? Es jums parādu, uz šitā jūs sēž mājās. Šitā te. Tur kāds puiši, kurš gribas malīgi būt kopā. Es nezinu, ko lai tā dabūt. Ko es atrodu tagad, kad puisi nav nevienu. Piecēlis no gultas, un iziet ārā, uz kuriem klubiem, kuriem duši visu to varat.
Protams, ka nevarat. Tāpēc, ka jūs nemat līdzekļu. Ko es savus līdzekļu? Paprasīt vecākiem. Un tā ir tā lielākā problēmas. Bet, īsāk sakot, jums te visam skatītājiem, bet meitenam ir murgs. Pirms jūs vēru attiecību, jūs izvēlēties savu cilvēku īsto, nevis pēc gariem 3 izšķirās. Tāpēc, ka viņš pēkšņi nepatīk, tāpēc, ka viņš baigi tāds dosmīgs, viņš man neuzved uzmanību. Jūs kādreiz meitenes pievērš uzmanību čaļiem, jo čaļi atdīv savu uzmanību no jūsu puses, bet jūs to nedarāt. Bet jā, es runāju vispārīgi attiecas šogad šajā gadsimtā, 21. gadsimtā, 20. huizi, kurš 21. laikam, ir garīga dirsā, tāpēc, ka, visam interesi tikai nauda un viss pārējais. Skaties, es neesmu ne ultimiljonārs, es pelnu, cik es pelnu, nopērku kaut ko sev, arī, protams, ka saturu attiecību dod viņai daudz ko. Un es atdodu tāds veikam neinteresi naudu, bet, protams, viņa aiziet pēkšņi izdomāt daļ naudas. Fuck it. Visam bijušajiem. Bet jā, pat cilvēkiem, īsāk sakot, vai jūs kaut kas sasniedzat pašam jācies, un nav jāapmet ar roku un domā, es vairs nevaru, es nevaru, es attiec, būs labāk viens. Nē. Jūs varat atrast. Jūs jāpasaka, cik es sev, es varu, es piecelšos un es dabūšu. Jā, tas pats arī piemēr gameriem. Tā paša līmenī, kas ir gameriem. Es nesāku tieši uz kaut kādu cilvēku klāt, bet vispār gameru. Tāpēc, mans brats arī gamers, katrs uz Olimpas sievieti. Tur būs sīkas, viss. Kaut viņš ir gamers, kaut arī strādā, bet arī gamers. Viss atrod. Ne jau to, ka jūs esat gameri, vai jūs esat, nezinu, laucinieki, jūs varat atrast meitenes. Jā, fucking. Es tas pilsēs droši, bet tas meitenes man nepatīk. Viņi ir čaces, bet viņai interesē naudas, viņai interesē, kā es attiesi plat un aiznesīt ciet, tas ir viss. Piemēram, lauks meitenes. Tie čāki, kas nevar atrast savu meitenes pilsētā, jā? Aizbraucat uz lauku, patusties kaut kādu lauku ciematiņā. Vienkārši kaut kādu tusiņu, jā, aizbrauciet, patusties. Meitenes jums skatīsies uzreiz, tāpēc, ka lauks meitenes, viņi pat nebaidas nosmēs ap cūku sūdiem. Jā, jūs, tie cilvēki, tie, kas tādi gameri, tie, kas gudri tur komentārus dirš, un tos dirsies visus, es gribu atnākt uz fermu, paņem jebkuru sūdu dzīvnieku, paņem un saspieriet rokas, un turiet kādu stundu. Jūs to varat? Jūs pēc stundas jūs nomirt, vienkārši un to smak. Jūs nezinu, kas ir, aromāts. Jā, es sev par aromātu, tāpēc, ka es esmu laucinieks, un, man nav sūdiem no bājā. Es nebaidas nosmēris, man nav pretīgi no viņiem, tāpēc, ka es esmu, īsti mužīgs. Nevis bāl, kas tev, savu mājas grību uzsaucīt. Jā, tādi puiši arī atrodas pasaka, kas man māja nevar sakot. Un tikai čīks, ka viss ir slikti. Bet jā, attiecībā runājot to, kad punkts īsti paiks to, kad uz to jautājums vai jums neatbildēs, attiecības var atrast, kas jums jāizdara. Protams, nav vajadzīgs nauda, protams, jums nauda jūs ātri atradīs, bet ātri izšķirsies, bet dariet tā, ka jūs atrodat attiecības pirmās. Jums nevajag uzreiz rādīt, kaut ko maps. Piemēram, es tagad esmu atsāc attiecības, Sauli, ko tu vēlies? Ņem, cik tu gribi, ņem. Es tev pirkšu visu, ko tu vēlies. Un pēc gada. Fuck it, tu pamās piķis. Nevajag rādīt savu naudu, nekad nerādi savu naudu. Jā, tu vari uzsaukt vienā kafēnīs, ja tev ir peso, ja ne, tad izdomā. Ja cilvēks manis pie gala, zinās, ko darīt. Nevajag meklēt internetā varienu, es atceros pirmoreiz attiecību, ko lai viņas dara, kur viņas vest. Izdomā. Smanis tev pie plecami, gala pie plecami, dari savu pirmo gājienu. Jo katram ir cilvēkam savu variantu. Es pavaru mēģināt ar kafejnīcam, restorāniem. Man viens čomāks vispār tāda, ka viņam nenodarbojas, viņš vienkārši pastaigā, kaut kur aizbrauc, karš ir atrodams 101 miljonu punkti, kur to pavaru pirmās attiecības, arī pēc attiecības, vai pēc gada attiecības, vienkārši sev jāpasaka, es varu, un es gribu, dēļ viens kaut ko darīt, nevis man jau zaībāk, es nāks un dara man, kā viņi tā pisis man prāt, zaībāk. Kad mēs viņam pisis prāt, labas jūs dēļ, nevis viņas dēļ. Šodien ir viņas dēļ, tāpēc, ka viņas aiziet mājas kaut kūbļē, saviem seriāliem skatīties. Bet jā, it tā. Kas vēl gribēju pateikt, cik man tas video ir garš?
14 minūtes. Tas ir baigi īsts. Vērtēšu stundu garu video. Bet jā, čaļi jūs nepadodas, cīnāties, tāpēc arī jūs mēģinās cīnāties pa otru pusi, ja jūs vēlas. Un neskaties, kas katram otrai ir kabatā. Nevajag to skatīties, tā ir vislielākā kļūda attiecībās. Es vienkārši fakti negribos par to stāstīt neko. Vienkārši negribu par to stāstīt, tas ir beļīgi. Redzēt, dzirdēt, klausīties. Tāpēc darat, kas jums ir darāms. Jautājumus jūs attiecamies atbildēju. Arī pateic savus domas, kas ir pa vispār situācijām. Un jā, ko es vēl jums vēl pateikt pateicībā? Vika vairāk nekas nav. Kosmētikas ir pateicis, kas man riebjas. Un arī daudz šai to piekritīs. Par nosmērēšanas arī pateicis. Par naudas līdzekļiem visam, kas ir jūs tur līdzekļi, tos arī visi pateica, ka ir viss. Visus punktījas ir pateicis. Bet jā, man nevar nerakstīt to jautājumu. Uzjās katras meitenes, ko dara pirmā randiņa, vienkārši pašiem galvas plecam īt. Tā arī dariet. Jūs ne, es piemēram, man ir savu variantu. Citiem cilvēkiem savu variantu. Trešiem cilvēkiem savu. Jūs nevar paņemt pie viena cilvēka, o, tas variants bija labāks. Aiziet, izgāžas. Paņem otru cilvēku, tas bija toši labāks. Katram ir savs vietas savādāks, katrs savu gāju dara citādāk, un katrs iet augstāk, cik viņš var. Bet jebkurā gadījumā, visiem paldies skatījās. Te bija jums neviens cits kā KTV, ja KTV matchups. Jā, es esmu bijušas influences slavenība. Es negribu būt tik pats slavenības kā kādreiz, es gribu būt neitrāls. Ja kāds tāds rakstīs komentā, o, tu sadarsies ar savu ģenerālu vai ko tam līdzīgi, fuck it, es neesmu sadarsies. Man vēl viņi būs plāno tādu video uzfilmēt. Man nav nekāds heits, bet nevienu YouTuber, man nav heits. Labi, kādreiz bija heits, es varētu pateikt atklāt. Dēļ feimu, lai dabūtu augstu savu reitingu un kāds distrakt taisīt un kaut kā populāri bija attālu. Bet man esi neitrāls, esi visos tiešais, gan ģenerāli, uzkapājiem, fanface, uldans ļoti reti iet, tāpēc, ka tur nav ko skatīties vairāk, bet šeit arī kaut kādi ieģi nav ko skatīties, bet pārs es esmu visos tiešais, izsako līdzi, un, protams, cik es jau pasēžu stundu, bet es čati uzvaru sākumā seiks, vai es vispār nerakstu, skatos, lai mans fonas skan, bet ja kura brīdī es esmu jūs tiešais, es skatos līdzi, sekoju, un tā ir garā. Bet jebkurā pats skatieties, big respect visiem, kas šī kanāla abonētāji, vēlams, kur vairāk līdz ziemas sākumam, jo es domāju, uz ziemas sākumu es sasniedzu 3K, vismaz būtu virziens paiet uz priekšu tiešraidēs. Bet tas viss atkarīgs no jums, es cenšos, darīšos, un tā ir garā. Bet, ja kādam interesē pamākt KTV matchup, var, protams, rakstīt Instagramā. Man vēl prets arī ir pieejams, joprojām es neesmu neko pazudis ar precēm, man vēl projām ir. Kas vēl? Tika viss, ko es biju pateikt. Tagad cilvēki mīļā pats skatieties, tiekamies nākamajā reize un uz visu labu!